Tev ir tā, ka tu gribi daudz savā dzīvē, tu gribi to kolosālu dzīvi, pelnīt daudz, braukt ceļojumos, bet tad, kad jāsāk kaut kas darīt, lai tu kā kustētos uz priekšu, tad gribās ēst, tad gribās čurāt, tad gribās pasties kaut YouTube video, un tad pasties jau, vakars jau, un tad jau beigās labāk tad rītā to darīšu. Mums kārgājas ir tas teiciens, problēma jau no tajā mašīnā, problēma ir tajā blīvē, kas ir starp stūri un sēdekli, un tāpat ir arī dzīvē. Tā problēma nav tajā dzīvē. Problēma nav tai situācijai. Problēma esam mēs. Un mums ir jāstrādā pie sevis, lai mēs kļūtu labāki, lai mēs varētu to dzīvi sasniegt ātrāk. Cilvēki kaut kā ir izkrituši no tā posma ārā. Viņi kaut kā grib, kad lietas irtīs vienkārši manās rokās un es būšu laimīgs. Un es būšu veiksmīgs un man paveiksies, vai ne? Bet realitātē tas ir tāpat kā cerēt, kad es vinnēšu loteriju, bet nenopērkot biļeti. Redz, viņi nestrādā pie sevis. Un mans mērķis tev šajā video ir nodot to informāciju tā, lai tu saproti, es vienkārši nepaļaušos liktenim, bet izveidošu to likteni pa savam. Strādājot pie sevis, uzlabojot sevi, lai varētu sasniegt vairāk savā dzīvē. Redz, pirmais solis ir būt kritiskam. Tev reāli ir jāpaskatās uz sevi un jāpaskatās ar godīgu skatu, pie kā man jāpiestrādā. Kas manā personalitātē nav tas labākais? Vai ir kaut kāda reaktīva personalitātes iezīme tevī? Varbūt tu esi pārāk emocionāls, tu neesi konstants, varbūt neesi disciplinēts. Varbūt tava enerģijas vārstās, tu varbūt netici sev, tu varbūt šaubies, tu varbūt baidies. Tās visas ir lietas, ko tu vari pārmainīt sevī. Paņem uz papīra lapas, uzrakst ārā savus plusus un savus mīnusus. Sāc rakstīt ārā tos mīnusus, un tad, kad tu esi atradis tos mīnusus, sāc uzbrukt tiem mīnusiem, kas tevi šobrīd attur visvairāk. Nestrādā ar tiem, kas liekas, es zinu atbildes uz šitiem, es varētu kaut ko darīt, bet tie, kas tev attur no tā tavu nākošā soļa. Ja tev ir tā problēma kā prokrastinācija, nekonstantums, un tu neesi disciplinēts, tad tas ir tas tavs pirmais mērķis. Sāc strukturizēt sevi, sāc pieņemt lēmumus un sāc turēties pie tiem lēmumiem, lai tu sāc cienīt un sāc respektēt savu vārdu. Lai tad, kad tu nākamā reizē uzstādi to mērķi, tu zini, ka tu nebūsi tā problēma, tu zini, ka tu darīsi to darbu. Tas ir uzreiz pirmais solis, kas tev ir jāizdara. Tad uzbruc nākošai lietai, tā, kas man attur, nezinu, varbūt man rūp, ko citi cilvēki par mani domā. Varbūt es sasniedzu kaut ko jau savā dzīvē, bet tagad, lai, teiksim, iet iekšā nākošajā līmenī, lai tu riskētu vairāk, tev rūp, ko citi par tevi domā. Tev liekas, ka varbūt būšu pārāk iedomīgs citu cilvēku acīs. Un tu varbūt es padomāju to, ka, īstenībā tā būs tikai un vienīgi pārliecinātība. Un trešā lieta, varbūt tu vienkārši liekas satraucies par to, ko citi cilvēki domā, negribot pat dzīvot viņu dzīvi. Es saucu tās lietas tikai tāpēc, ka tās bija lietas, ar ko man bija jāstrādā. Kā jau vienmēr es saku, es biju tur tāds sakačājies džeks. Man nekad nebija problēmas aiziet uz svarzāli, bet tikko kā man bija jāsāk darīt kaut kādas tādas mazās lietas, savākt savu, teiksim, ikdienu, apsolīt un pieturēties pie tiem solījumiem, uzsākt kaut kādu mācīšanos procesu, kaut ko darīt konstanti, man tā bija milzīga grūtība. Sāku strādāt pie tā. Tad es strādājot pie tā, sāku just to, ka es nedaru kaut kādas lietas tikai tāpēc, ka man rūp, ko citi cilvēki man padomās. Vai ne? Un es pats sev lēnām turēju. Un redz, tu nonāks tādā punktā, kad, tas lists jau vairs nav pilns ar 10, 15 lietām, bet tas lists ir varbūt pilns ar 2, 3 lietām. Mēs visi tur nonāksim. Un redz, tad, kad tu būsi strādājis pie tām lietām, tu būsi uzlabojis sev kā personalitāti, tu būsi pacēlis savu vērtību. Un kas notiek ar tādiem cilvēkiem? Tev ciena, tev respektē, tev uzticās. Cilvēki būs gatavi tev maksāt, lai tikai strādātu ar tevi. Un viņi ne jau maksās tāpēc, ka tev ir lētāk, bet tāpēc, ka viņi uzticās tev. Viņi zina, ka tu esi pa cilvēku kādu vērtību. Tu zini, ka viņi ar tevi kopā sasniegs to rezultātu. Jebkādu rezultātu vai tavā karjerā, biznesā, tavā servisā, un tu pelnīsi vairāk, tu būsi kļūst labāks, tu varēsi būt brīvāks, tu varēsi braukt ceļojumos, tu varēsi baudīt savu dzīvi, būt kopā ar bērniem, bet līdz tam ir jāuzstrādājās. Un atceries to, ka tu vari mainīties. Tu vari mainīties, un tas seko pēc lēmuma. Es varu mainīties, es gribu mainīties, un tad tu ej cauri tam čeklistam un strādā pie katras no tām iezīmēm. Tā, lai tā vairs nav problēma. Tā, lai tev vairs neskan tas limitētais stāsts savā prātā, ka es jau nevarēšu to izdarīt, man jau nepietiks, man jau nesanāks, es jau nevarēšu to, lai tas tev vairs nelimito. Lai tu vienkārši zini, ka tu uzstādi mērķi, tu zini, ka tu pieturēsies pie struktūras, tu zini, ka tu pieturēsies pie darba, tu zini, ka tev sanāks, jo tu nekad nepadosies.
Tas ir tas, ko es tev gribu nodot. Un vienalga, kādā situācijā tu esi. Pat arī, es teiktu, tā otrā no tādām lielajām situācijām strādājot ar cilvēkiem, kuri jau tikuši tālāk savā dzīvē, viņi iekrīt tajā komfortā. Viņi domā, ka viņi ir labākie. Viņi vairs neskatās tām savām kļūdām. Viņi jau ir tikuši cauri tam posmam, kur tas checklists ir atrisināts, bet ir tas otrs posms, kur viņš ir labākais savos draugos, savos kolēģos, savos partneros, kad neviens vairs īsti viņam nerāda ar pirkstu, hei, tev pēc tā jāpiestrādā, un viņš domā, ka viņš ir labākais, un tas ir viņa ego slasts, kurā viņš ir iekrits iekšā. Un viņš ir iesprūdis vienos un tajos pašos rezultātos, tajos pašās emocijās, viņš kuļās uz riņķi. Tiem jābūt ir vēl pat pietiekami paškritiskiem, lai var uzņemties atbildību un saprot, jā, man vēl ir lietas, pie kā man ir jāpiestrādā. Un tur visbiežāk, visvairāk ir jāpiestrādā pie savas enerģijas, pie savu nodomu, pie savām apakšējām motivācijām, pie savām tālākajām ambīcijām, vīzijām, lai tās turpina motivēt un lai tās spiestu to cilvēku pielāgot priekš tā nākošā līmeņa. Jo progress nekad neapstāsies, viņš turpināsies, viņš vienmēr būs. Un tas, starp citu, arī ir tas pats galvenais tajā dzīvē. Ne jau tas gala mērķis, bet tas, par ko tu kļūsti šajā spēlē, ko sauc dzīve. Tas čarakteris, ko tu esi uzbūvējis, tas ir tas galvenais. Un ja tev ir vajadzīga palīdzība tajā čaraktera būvēšanā, gan fiziskajā, mentālā, emocionālā un garīgajā, akadēmija, tā ir perfektā vieta, kur es to daru. Es tev varu palīdzēt, uzlikt uz struktūru, atrisināsim tās lietas, tā vairs nebūs tava problēma, un tu būsi kļūst labāks. Tā blīva starp stūru un sēdekli vairs nebūs problēma. Un jebkurš mērķis, ko tu uzstādīsi, tu zini, ka viņu sasniegs, tev nebūs ne mazāko šaubu. Mans uzaicinājums ir vienkārši aizpildi aptauju manā mājaslapā aplerakademija.com un pievienojies.